Šodien raidījumā 7. starptautiskais Baltijas sporta medicīnas kongress, kas jāzina pacientam par kataraktes operāciju, jauna ambulatorā ārstu privātprakse Rietumu klīnika. Novembra beigās 2 dienas Rīgas Kongresu namā ar Starptautiskās olimpiskās komitejas atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Republikas veselības ministriju, Latvijas olimpisko komiteju, ārstu biedrību, kā arī ar Lietuvas un Igaunijas sporta medicīnas asociācijām norisinājās 7. starptautiskais Baltijas sporta medicīnas kongress. Tātad šogad kongresā mums ir gandrīz 200 cilvēku. No dažādām valstīm, tātad ne tikai no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, bet arī no Ziemeļu valstīm, no Anglijas, no Vācijas, Francijas, Austrijas, Šveices, pat kā no Kanādas un Amerikas Savienotām valstīm, kā arī no Baltkrievijas un Ukrainas un Krievijas. Tātad galvenās tēmas ir par sportistu veselības aprūpi, par antidopingu jautājumiem, par traumu profilaksi, par to, kāda ir sporta ārsta loma, par tālāku izglītību, par sporta ārsta specialitātes iegūšanu, galvenajiem principiem, jo Latvijā sporta ārsta specialitāte ir pamatspecialitāte, un tātad pēc ārsta grāda iegūšanas ir 4 gadi jāmācās, lai iegūtu šo sporta ārsta specialitāti. Un tā ir multidisciplināra, zinātniska un izglītojoša specialitāte, tātad multidisciplināra. Viena no lekciju tēmām bija Latvijas vispār izglītojošo skolu skolēnu fiziskās sagatavotības izvērtējums pagājušajā gadā. Jā, šī kongresā diezgan daudz tiek runāts par iedzīvotāju fizisko veselību un arī tieši skolnieku fizisko veselību. Tas nozīmē, ka sporta medicīna nav saistīta tikai un vienīgi ar sportu un sportistiem, bet tā tomēr ir, kas rūpējās par visu iedzīvotāju un īpaši bērnu fizisko aktivitāti. Līdz ar to, lai zinātu, kāda ir bērnu fiziska aktivitāte, tā ir viena arī no mūsu kongresa tēmām, ka mēs esam parādījuši, kāda ir mūsu rezultāti, ja precīzāk, kāda ir vispār izglītojošo skolu fiziskās sagatavotības rādītāji. Jo fiziskā sagatavotība tā ir objektīvi izmērām un praktiski tur neko apmānīt nevar. Ja mēs runājam par fizisko sagatavotību, tad ir vairākas lietas. Pirmā ir kardiorespiratorā jeb aerobās spējas. Tas nozīmē norāda uz to, kā darbojās sirds un asinsrites sistēma un elpošanas sistēma. Un jāsaka, ka tur ir visas tās aktivitātes, ko nozīmē skriet, iet, peldēt, tad tās diezgan intensīvas. Un jāsaka, ka mūsu skolnieku fiziskā sagatavotība ir tomēr nepietiekoša. Un pat, ja mēs salīdzinām Eiropas vidējiem rādītājiem, arī tur mūsu rādītāji drusciņi zemāk. Līdz ar to tas nozīmē, ka ļoti jādomā par visām aktivitātēm, lai bērni pēc iespējas vairāk varētu kustēties. Un otrs ir diezgan labs rādītājs, kas arī saistīts ar veselību, tātad šeit būtu taisnas sirds asinsvadu slimības, bet otrs ir osteoporoze un visu kaulu veselība. Tā ir vingrošana, tas ir muskuļu spēks, un pēc mūsu datiem ir tā, ka, ja skolā nav fiskultūras stundu, viņš nevingro, tad praktiski viņš nevingro nekur, jo tieši vingrot, kā viņš tāds neiet. Un praktiski šī kaulu masa, jeb kaulu blīvums vislabāk uzkrājās pamatā tikai pusauģu vecumā līdz 18 gadiem un vēl drusciņu. Var sakot, tas, kas ir sakrāts, tas ir. Un vēl pēc mūsu datiem ir tāda tendence, ka meitenēm tajā brīdī, kad sākās pubertātes periods, stipri samazinās fiziskā aktivitāte un praktiski fiziskā sagatavotība vairāk nepieaug. Tad mums ir jādomā. Bet Igaunijā tika veikts pētījums par jauno sportistu veselības stāvokli. Во-первых, я хочу благодарить. Vispirms es vēlētos pateikt lielu paldies mūsu Latvijas kolēģiem par šo lielisko kongresu un ļoti silto uzņemšanu. 2009. gada pētījumā mēs apsekojām vairāk par 1000 jauno sportistu vecumā no 7 līdz 19 gadiem, un rezultāti bija diezgan pārsteidzoši. Ļoti daudziem jaunajiem sportistiem bija kaulu skeleta, kā arī muskuļu problēmas, stājas un pēdas funkciju traucējumi, kas ir saistīts ar muskuļu locītavu un saišu pārpūli treniņu laikā. Tāpat mēs konstatējām dažādus simptomus, kas saistīti ar sirds un asinsvadu saslimšanām. Tādus kā paaugstināts asinsspiediens, sirds asinsvadu sistēmas pārslodze, dažādi sirds ritma traucējumi. Šie visi riska faktori ir pietiekoši iemesls, lai jaunajiem sportistiem tiktu samazināta fiziskā slodze vai ieteikts uz laiku vispār treniņus pārtraukt, lai saglabātu viņu veselību. Un tagad ASV hokeja izlases ilgadējā ārsta viedoklis par šo kongresu.
brīnišķīgi, ļoti labi norganizēts. Ļoti labi norganizēts, un arī tas man galvenais patīk, ka tik daudz jauniešu, vai ne, te piedalās, vai ne, un viņi rāda savus, vai ne, pētījumus un savus darbiņus, vai ne, ko viņi nostrādājuši, un ļoti interesanti darbi, vai ne, un tā kā es esmu no sirds dziļumiem priecīgs, vai ne, redzot, vai ne, kā te viss notiek, vai ne, un kā tā programma ir uzstādīta un tā tālāk. Tā kā ļoti jauki. Ja jaunībā pārsvarā redz iespējams koriģēt ar atbilstošu brīļu vai kontaktlēcu palīdzību, tad otrajā mūža pusē redzes pasliktināšanās biežākie iemesli ir vairākas acu slimības. Viena no tām – katarakta. Visbiežāk no šīs kaitas cieš cilvēki sasniedzot 60–70 gadu vecumu, bet arvien aktuālāka kļūst tendence, ka ar kataraktu saslimst arvien jaunāki cilvēki. Tam par iemeslu var kļūt acu traumas, diabēts, kā arī citu acu slimību komplikācijas. Kas tad ir katarakta? Kataraktas būtība ir tāda, ka astiņā iekšā ir cilvēka dabīgā, tātad šī ir radzenīte, un aiz radzenes ir cilvēka dabīgā lēca, kuras, tā teikt, izteiktu palielinājumu jūs varat redzēt šeit. Šī lēca ar laiku apduļķojas, viņa kļūst pelēcīga, dažreiz dzeltenīga, un cilvēks vairs nevar lasīt, nevar darīt darbus tūmā, viņam tāda pasaule kļūst pelēka. Operācija ir vienīgā kataraktas ārstēšanas metode. Tās laikā pacienta acī apduļķotā lēca ar ultraskaņas palīdzību tiek izņemta, un tajā vietā ievadīta jauna mākslīga lēca. Operācijas dienā pacientam tiek veikti vairāki izmeklējumi, kā arī ar jaunas un īpaši precīzas aparatūras palīdzību tiek noteikts, kāda veida un stipruma lēca tiks ievietota operācijas laikā. Pacientam ir jānosēžas pretī aparātam, un mēs veicam izmeklējumus. Šis aparāts analizē 3 mērījumus – acis garumu, priekšējās kameras dziļumu un radzenes izliekumu. Un tad šos mērījumus aparāts liekot kopā ar formulu, kas jau ir iestrādāta šajā aparatūrā, pats izrēķina, kāda tieši dioptrija būs jāliek pacientam astiņā. Tad, kad mēs veicam visu izmeklējumu šeit un ir pilnīgi aprēķināta lēca, mēs pacientu pārsēdinām šeit un tad veicam ultraskaņas izmeklējumu. Šis izmeklējums ir nepieciešams tādēļ, ka 2-dimensionālā attēlā mēs varam redzēt, vai nav kāda cita blakus acu saslimšana vai patoloģija, kura ietekmēs pēc operācijas rezultātu un iznākumu. Tad mēs varam saulaicīgi jau diagnosticēt kādu blakus saslimšanu. Un tādā veidā pacientu brīdināt par to, ka rezultāts citu apsvērumu dēļ, nevis kataraktas dēļ, varētu būt neideāls. Pirms operācijas pacientam tiek rūpīgi izmeklēts acu pašreizējais veselības stāvoklis. Tiek arī ar speciālu aparatūras palīdzību noskaidrots, vai nav kādas citas acu slimības, piemēram, tīklenes distrofija vai glaukoma. Pacients ierodoties uz kataraktas operāciju, tajā dienā ar šo pacientu tiek izrunāts viss viņa iepriekšējā, teiksim, slimību vēsture, ar ko viņš ir slimojis, vai ir bijušas kādas acu traumas, acu operācijas, vai ir kādas vispārēja rakstura saslimšanas bijušas, vai viņš lieto kādas medikamentus. Un pēc tam pacientam tiek pārbaudīta redze, nomērīts acu spiediens. Pacients tiek skatīts biomikroskopiski spraugas lampā, lai izvērtētu lielākā palielinājumā viņa acu struktūras un lai noskaidrotu, teiksim, operējamo struktūru raksturu un iespējamās blakus saslimšanas, kas varētu traucēt šai kataraktas operācijai. Pēc tam, ja gadījumā mēs biomikroskopiski atrodam kādas papildus saslimšanas vai papildus saslimšanu izraisītas izmaiņas, mēs varam veikt papildus izmeklējumus. Šis konkrētais izmeklējums ir optiskā koherentā tomogrāfija, kur mēs papildus veicam, ja ir gadījumā izmaiņas tīklenē, visbiežāk tas ir senīlas mākoņu deģenerācija vai kādas diabētiskas izmaiņas. Vēl viens variants, mēs varam arī skenēt redzes nervu, lai pateiktu potenciālo bojājumu pakāpi glaukomas gadījumā. Kad visi izmeklējumi veikti, pacients var doties uz operāciju zāli. Kataraktas operācijas ir visbiežāk veiktās operācijas oftalmoloģijā. Latvijā ik gadu tās tiek izdarītas no 9 līdz 10 tūkstošiem pacientu. Pati operācija nav ilga, tikai 10–20 minūtes, un pēc stundas ilgas atpūtas pacients jau var doties mājās. Kādi jums bija jūtami redzes traucējumi pirms operācijas?
tādā kā migliņā, teiksim, viss reizēm teikt. Ja uzliek tādu lielu brillu, izlasīt varēja, bet bija dažas problēmas, bija tomēr. Pirmo es uztaisīju kreisai acī, tagad ir otrā operācija un iztaisīja arī labai acī. Es domāju, ka būs, jo kreisai acī man ļoti sekmīgi iznāca viss es tagad tiešām. Nākamajā dienā pēc kataraktas operācijas pacientam ir jāierodas uz pārbaudi pie ārsta un jālieto nozīmētie acu pilieni. Vai ir kādi ierobežojumi pēc operācijas laikā? Kas ir jādara obligāti? Obligāti ir jāpilina pilieni, tie, ko ārsts ir nozīmējis. Un jāizvairās no saaugstēšanās, kā arī nevajadzētu ar netīrām rokām aiztikt actiņu. Ejot ārā, vēlams actiņu aizklāt, bet mājā dzīvojot var nelietot nekādus plāksterus, neko. Ko nedrīkst? Nedrīkst nekādā ziņā liekties uz leju, nedrīkst celt smagumus un nevajadzētu pārmērīgi skatīties televizoru, strādāt pie datora. Tas nav aizliegts, bet vajadzētu sev pasaudzēt. Pilnvērtīgi skaitās, ka var sākt dzīvot pēc 6 nedēļām. Cik ilgi pacientam nākas gaidīt uz kataraktas operāciju? Tātad lielākā daļa pacientu operējās par valsts līdzekļiem mūsu slimnīcā, bet rinda uz valsts finansētu operāciju ir, pašlaik mēs nerakstam vairs tādos termiņos, mēs pašlaik rakstam pēc numuriem, un rindā ir pierakstījušies kaut kur ap 9000 pacientu. Un, protams, ka atbildēt uz jautājumu, cik tieši ilgi būs jāgaida šajā rindā, tas nav nemaz tik viegli, jo tas ir atkarīgs no finansējuma. Jo, protams, ja mums tas finansējums būtu, varētu teikt, neierobežotā daudzumā, droši vien mēs varētu operēt vienkārši drusciņi ilgāk un pieķert vēl klāt kādu dienu, kurā mēs arī līdz šim neoperējam, teiksim, tur kādu sestdienu. Un es domāju, ka šīs 9000 operācijas, kas ir rindā sastājušās, mēs gada laikā noteikti varētu izoperēt. Bet, ja mēs skatāmies, ja šis finansējums ir tāds kā līdz šim, tad var gadīties, ka pacientiem arī nāksies pagaidīt drusciņi ilgāk. Bet, protams, ka ir iespēja pacientam maksāt arī pašam. Tas gan priekšpensionāri ir diezgan padārgi, ap 400 latiem, un tad, protams, mēs viņu varam operēt kaut vai rīt vai parīt vai pacientam vēlamā laikā. Pierakstīties oftalmologu konsultācijām un operācijām varat pa tālruni 26 351 620 26 407 752. Šogad darbu sākusi jauna ambulatorā ārstu privātprakse Rietumu klīnika, kur pacientus konsultēs Latvijā certificēti speciālisti par traumatoloģijas un ortopēdijas, vertebroloģijas, neiroloģijas jautājumiem. Daktera Pētera Studera vadībā. Kādu medicīnisko palīdzību pacienti varēs saņemt Rietumu klīnikā? Mēs domājam šeit konsultatīvo palīdzību sniegt pacientiem ar dažādiem balsta aparāta bojājumiem, īsāk traumatoloģijā, ortopēdijā, kā arī ķirurģijā un neiroloģijā un mugurkaulā ķirurģijā. Procedūru kabinetā mēs varam pacientam veikt šūju noņemšanu pēc operācijas, kā arī veikt atsāpināšanas dažādas blokādes un ievadīt locītavās vai audos pretsāpju līdzekļus. Lielāka apjoma tādas ķirurģiskas manipulācijas pagaidām veikt neplānojam. Mums ir plānota vēl nākotnē sadarboties ar mugurkaulā ķirurgiem un arī centīsimies izveidot blakus telpās tādu kā rehabilitācijas vietu, kur pacientiem pēc operācijas izstrādāt kustības locītavās un saņemt dažādu veidu ārstniecisko palīdzību no rehabilitologa puses. Šeit pieņem doktors Studers, tas esmu es, doktors Ūdris, Kaspars, pieņem doktors Skirmanis un doktors Kirējevs, doktors Miļčevskis un doktors Kalns un arī neirologs doktors Stepens. Doktors Pēters Studers, tas ir ārsts ar gandrīz 30 gadu praksi, ilgus gadus bija zinātniskais darbinieks, aizstāvējis doktora disertāciju. Šogad saņēmis augstu apbalvojumu atzinības krustu par sevišķiem nopelniem pacientu veselības aprūpē un ārstniecībā. Līdz šai dienai strādā kā virsārsts traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā. Man ir diezgan ilgs stāžs specialitātē un motivācija izveidot šo pieņemšanu bija pirmkārt tas, ka es gribu sadarboties ar jaunākiem kolēģiem, jo tomēr valstiskā medicīna tomēr nākotnē konkurēs ar privāto. Un arī
manas bet ļoti draudzīgas attiecības ar doktoru Kegiju, kur skolnieks tas esmu un kurš bija ļoti priecīgs redzot šo jaunizveidēto vietu, kad mēs viņam pirmo reizi parādījām. Un vakar saņēmām apsveikumu no viņa. Mēs teicām, ka šodien viņam jābūt darbā jaunajā. Viņš iedeva savu vizītkārti un būs viens no mūsu tādiem ārzemju konsultantiem nepieciešamības gadījumā. Paredzēts, ka Rietumu klīnikā strādās arī citi pieredzes bagāti un zinoši ārsti, bet ideja izveidot šādu klīniku radās doktorim Arnoldam Skirmanim, kurš ir vadošais artroskopisko operāciju speciālists Vidzemes reģionā, un doktorim Kasparam Ūdrim. Viņš bijis pirmais, kurš Latvijā veicis artroskopisku plecu locītavas nerva atbrīvošanas operāciju, kā arī pleca locītavas artroskopisku stabilizāciju. Vai jūs jau jūtat gandarījumu par darbu jaunajā Rietumu klīnikā? No darba augļus mēs redzam visi, es domāju, tie ir acīm redzami un liels prieks par viņiem un patīkam, bet es domāju, ka ir jāpasakās liktenim, kas mūs saveda kopā un ir tāds gods strādāt kopā ar ļoti labu republikas doktori. Mēs zinām doktora Studers, un es teiktu vairāk tas ir izcils doktors. Tad mēs vienā dienā sanācām un izlēmām, kad ir pienācis laiks, kad vajag dibināt pašiem savu privātu, un lai varētu uzlabot kvalitāti un pacientiem būtu pieejams ārsts biežāk, jo valsts iestādēs šeit tad nevar laicīgi nokonsultēt to pacientu, ir aizņemt ar citiem darbiem un nav jāgaida tik lielās rindās. Atrodamies Pērnavas ielā 10, laipni gaidīti. Pirmais solis no slimnīcas veselīgā dzīvē ir kvalificēta rehabilitācija. Kurorta rehabilitācijas centrs Jaunķemeri piedāvā 2 līdz 3 nedēļu rehabilitāciju pēc sirds, asinsvadu, smadzeņu, locītavu un mugurkaula operācijām, kā arī profilakses nolūkos un pēc akūtu slimību stacionāras ārstēšanas. Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri, augsti kvalificēts personāls un mūsdienīgas tehnoloģijas, efektīvs veselības atjaunošanas centrs. Piedāvājumā iekļauts dzīvošana 2-vietīgā numurā ar visām ērtībām, 3-reizēja ēdināšana, medicīniskā kontrole un procedūru komplekss pēc Jaunķemeru ārsta nozīmējuma. Cenas no 20 latiem dienā. Visa informācija pa tālruni 67 733 242, 67 733 522.